Tas ir ļoti liels saviņojums saņemt balvu, jo man tas ir kā atskaites punkts. Tagad ir pagājuši 3 gadi, mēs esam nodibinājuši Zinātnisko institūtu. Man ir komanda, es neesmu viena, katrs cilvēks ir izvēlēts tieši šai komandai, enerģisks, zinošs, un katru dienu es mācos no katra sava kolēģa. Nekad nevarēju iedomāties, ka var būt gandarījums no tā, ka tev ir tik liels atbalsts darba vidē. Manas šobrīd galvenās prioritātes censties šī daudz šķautnainajā sabiedrībā atrast līdzsvaru starp veselu ārstu, atbalstu, ārsta motivēšanu, rūpēšanos un aizsargāšanu, un tādā pašā laikā līdzsvaru starp mūsu galveno darbu. Palīdzēt pacientam. Katra pacienta stāsts patiesībā ir cilvēka stāsts. Tas ir stāsts par viņa dzīvi, par viņa jūtām, emocijām un to, kā apkārtējā vide reizēm cenšas ielausties un nevēlami mainīt šī cilvēka dzīves ritējumu. Cilvēcība būs tas, kas izglābs pasauli, pavisam noteikti.